Molekulārās ģenētikas pētniece Linda Gailīte vada laboratoriju, kurā tiek analizētas DNS izmaiņas cilvēka organismā. Molekulārā bioloģijā reizēm ir tā, ka tu atrodi izmaiņu, kas ir ļoti reta, un tu nezini. Viņi kaut ko izraisa, vai tas ir iemesls tiem simptomiem vai nē. Skatīšanās dažādos avotos, no dažādām pusēm šis ir tas cilvēku punkts un cilvēka ekspertīze, kas joprojām ir ļoti, ļoti būtiska. Pētījuma objekts ir DNS, un DNS ir, mēs viņu paņemam no cilvēka, mēs jau viņu varam skatīties dažādos aspektos. Interesanti ir tas, ka tās iespējas visu laiku palielinās, ko var darīt ar šo materiālu, kādā veidā var uz to paskatīties, un ir skaidrs, ka ļoti daudz zinām, bet tā ir ļoti maz daļa no tā visa. Skatīties, kā tas, ko mēs esam iedomājušies, kā izskaidrot, kā tas varētu notikt, skatīties, kā tas reāli darbojas, vai tas tiešām izskaidro. Mūsdienās molekulārās ģenētikas loma cilvēka veselībā pieaug. Rezultātā pieaug arī nepieciešamība meklēt, atrast un pētīt atbildes uz to, kāpēc konkrētas slimības attīstās cilvēka organismā un kas tās izraisa. Tā atbilde uz jautājumu, kāpēc, nozīmīgums mainās atkarībā, kurš to uzdod. Tu kā pacients vai tu kā pētnieks. Tu kā pētnieks, jā, dēļ publikācijas un tā savādāk, bet ja tu kā pacients, tad tu saproti, cik svarīgi ir atrast arī tādā zināmajā daļā to atbildi, kāpēc. Saliekot galvas un datus kopā un pacientus kopā, ir iespējams arī, varbūt arī šo te nezināmo, skatoties kaut kādas līdzības, atrast. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam pacientiem uzstādījuši diagnozi, atraduši arī šī te zināmajā daļā atbildes uz to, kāpēc. Tāds ļoti praktisks sasniegums ir, manuprāt, ar Dr. Auzenbachu, kas bija vadītāji, bija pirmais DNS balstītais jaundzimušo skrīningu pilotu pētījums, un tas arī akcentē komandas nozīmību. Man liekas, ka tas ir viens no tādām ļoti lielām lietām, ko mēs esam izdarījuši. Pētījuma ideja, lai viņa būtu interesanta, pievilcīga un arī inovatīva, ir jāspēj ieraudzīt, ka tādā pacientu grupā mēs zinām, ka mums ir tāds rīks, un ko mēs ar to visu varam izdarīt, un kā to padarīt interesantu kā pētījumu modeli, un otra lieta, lai no tā visa būtu arī kaut kāda jēga, kas varbūt ir, ar ko ir arī jāsamierinās, ka šeit ir arī tik ļoti liela daļa ir arī negatīva rezultāti. Tiešām paiet ilgs laiks, lai saprastu, ka negatīvs rezultāts arī ir rezultāts.